Eksports, tad tikai imports. Jā, es tev saku, ja tev ir kad iziet, tad tev jāiziet šeit, un tad atpakaļ. Šeit. Ko es štukoju? Labāk darīt. Labākos gājienus cenšamies. Vēl viens variants. Es sāku no šeit. Nē, vēl viens variants, ka tu ir paņem šito. Liekas, es kāstos dabūt iedozījumu četrus. Es saku, redzi, aizvedīšu uz eksportu, paņemšu 2 štukas, aizvedīšu uz Turīni, tev jau būs. Es nav atmašķīšu atmu, kur ir tas te? Kurā pusē? Kas? Stikls? Jā. Nē, uz stikls, bet šitas te. Saki vārdos, varbūt. Dolomīts. Nu, redzi, atmašķi dolomītu un aizvedīšu atpakaļ 2 štukas. Konstrukcija pabeigta būs. Un ko tas atdos? Dot jau naudu par to, ne? Par ceļa konstrukciju. Nu, pitīt pat devu. Piemēram, šitam te viņi iegūst tikai 3000 un šitam tu iegūst 2000, jo šitam tu samaksā koksu, un te ir 3000 un iegriem ir 2000. Bet tu izdevi lielāku gabalu? Jā, tu izdevi lielāku gabalu. Bet jā, nu, kamēr tu tā vai tā, ja tu stāvēsi uz vietas visu laiku, tad jau tad uz 1000, nu, pazudīs, jo kāds paņems tos. Jā, tikai te. Nu jā, pareizi liepā. Nu, ok. Paņem šitos 2, paņem to koksu, tad aizēj uz metālu. Tad eit eksportu un uzreiz vienlaikus importiem. Nevar 2 vienlaikus. Nevar eksportu un importu. Var? Vienlaikus, jā, vienā lauciņā es varu teikt. Viņš var vienlaikus, bet teiks vienīgā vietā, ka vienlaikus ir redzēt, ka tu paņem. Bet tev, man Un eksports tur tajā galā visvairāk paliek. Jo reāli šitai te, mums uzreiz šitai te viss Mēs arī viss te uzreiz šitais pazud. Paņem šito iztais vienu, uzreiz 5 štukas vai ne, reizēji dāvā un sāc vākt ķieģes un reizēji par 2 štukām tu liec klāt. Un puskaita, ka tev rokās jau ir 2 štukas. Jā. 3 štukas skaita, 9, 11 un tā tu kai iesacelt. Vēl un var arī reģips. Bet reģips nav izdevīgs. Nav izdevīgs, bet, nu, ja tev reāli vairs nekā nav palicis, tad tev uz riņķi reāli.